Vārds Jānim Šipkovam, lūdzu. Tādai pilsētai kā Rēzekne gada tēriņi ir aptuveni 64 miljoni eiro. Ja. 4% no tā aiziet apsildīšanai, apgaismošanai tajos objektos, kurus pārvalda pati pašvaldība. Ja. Un tas ir apmēram 2,5 miljoni eiro. Un tas cilvēka resurss, kurš ir iesaistīts šīs te enerģijas apsaimniekošanā, ja, vadīšanā, ir viens cilvēks vai puscilvēks. Ja. Es runāju, zinot, kā šie procesi notiek 25 pašvaldībās, ja, līdz kaulam. Es esmu līdz kaulam izgājis cauri 25 pašvaldībām. Un tad citās tas viens cilvēks ir, vai puscilvēks pagrabā sēž, tāds zābakos. Liepājā viņš sēž 3 durvis blakus mēram, un ja kaut ko vajag, viņš var izdabūt, izsist. Ja? Visādas jautājumus. Tā situācija ir ļoti, ļoti dažāda. Plus mēs arī redzam, ja izglītības ministrija salika visās skolās sensors, kuros mēs varam ieiet, paskatīties, cik ir grādi skolās. Ja. Un tur arī ļoti interesanti ir tajās 25, tad mēs sēžam un runājam, es saku, es tur paskatījos, es redzu, viens objekts ir ļoti labi regulējās apkure. Ko jūs tur darat? Viņi piesargst, saka, tur ir krāsnis. Lūk, tur pretī tādam uzņēmumam līdzīgam, ja, kā Rēzeknes siltums, ir 8 miljoni tas apjoms, ar ko viņi operē, un tie darbinieki ir 60, ja, 62, pāri plus apakšuzņēmēji un tā tālāk. Ja, tātad tajā ražošanas pusē arī ir asociācijas, ja, nav tādas patērētāju, tur ūdens patērētāju asociācija, ja, vai siltuma tērētāju, vai radiatoru kaut kādas, ja, regulētāju asociācija. Tādas nav. Bet ražotāji ir, un viņos ir inženieri, viņos ir izglītoti vadītāji. Ja? Tāds normāls pašvaldības deputāts, viņš neatšķir kilovatus no kilovatstundām. Un nav viņi par to arī nekādā veidā jāsoda. Ja? Tātad, un šo visu procesu mums arī jau 10 gadus nosaka, kā tas viss jādara, likums. Ja? Un šobrīd nozara ir nostājusies superīgi uz kājām. Jums atnāk vēstule no valsts vides dienesta, kurš uzrauga šī likuma izpildi. Jums tagad iestājies ir pienākums, ka jāpild tas likums. Viens telefons zvans, Googles, atbrauc inženieris, jūs samaksājat viņam un jūs iegūstat indulgences dokumentu, ka jūs pildat šo likumu. Ja? Protams, ir otra puse uzņēmuma, kas to dara. Ja. Rēzeknes pilsēta to dara. Daina, ja. Pilsēta smuki darbojās pēc būtības. Ja. Tajā likumā vēl arī tad izstāstīšu 2 iespējas, ko jūs varat darīt un ko uzņēmumi dara. Vai taisa energoauditus, vai veido energopārvaldību. Energoaudits, tas ir tā kā fotografija, fotografēšanas princips. Ja. Energopārvaldība ir tā kā video novērošana, ja, patstāvīgs process, kurš notiek patstāvīgi. Tur, kur visi kauliņi saliekās kopā un procesi aiziet ļoti smuki, tie ir grantu projekti. Ja, Cēsīs kosmosa centrs, Norvēģu nauda, kur līgumā rakstīts, cik nauda tev būs jādod, ja nesasniegs tādu patēriņu mērķi. Ja, tad grants dod naudu, uzbūvēt pasīvo māju, un ir noteikti mērķi, kas jāsasniedz gan mājas patēriņam, un tur arī primārai jaudai. Un es savā darbā mākam tos mērķus ielikt platformā, sareiķināt prognozes uz nākotni. Ja. Un tu šādos objektos aiziet, jo ir bailes, ja, tas risks ir tur. Neatceros no galvas, 2 miljoni vai 5 miljoni, ja, neizpildi, dod naudu atpakaļ Norvēģiem. Ja.
Naudas, kā zinām, pašvaldībām nav. Naudas nav. Lūk, un tā tad, ieejot tajā savā darba, ko mēs darbā darām, paskatījos divas galējības, kas mums ir par objektiem. Ja? Vislabākais objekts mums sistēmā ir Peldu 5 Liepājā, sliktākais objekts ir anonīmajā pilsētā Bāriņtiesas ēka. Ja? Un te arī tātad mums īpatnība, ka Eiropa mums līdz šim visu laiku dzina šos te burtiņus sasniegt. Ja? Ēka energoefektivitātes likums bija saistīts tikai ar šiem te burtiņiem. Otrs, kas mums mulsina, ir tarifi. Ja, tātad patēriņa ēkām redzējāt ļoti dažādi, tarifi arī ļoti dažādi. Ja, 3 reizes atšķirās apkures tarifi, apsildes, jaunums, apkure, nelietojam, apsilde. Ja. Apkure no kurināta, mēs vairs nekurinām, siltumsūkņi. Arī likumā mainīsies, vairs nebūs apkure, būs apsilde. Tad apsildes tarifi atšķirās. Mazākais tarifs Jumpravā, lielākais Penčos. Tad skatāmies 1 kvadrātmetru gadā apsildīt Liepājā vai tajā anonīmajā pilsētā, ja gadā. Ja? Tātad, ja gadā šī te labā Liepājas māja mums ir Jumpravā, tas ir €18. Ja viņa ir Penčos, €3,5. Ja tā Bāriņtiesa mums nonāk Penčos, ja, Jumpravā nonāk, tad tas būs €24 gadā. Penčos noliekam to Bāriņtiesu €64 gadā. 1 kvadrātmetrs pamaz dzīvo, tad es uzskaitļoju 100 kvadrātmetriem. Ja? Un pieņemsim, ka tas ir dzīvoklis. Tātad 100 kvadrātmetru dzīvoklis labākajā ēkā, kas man ir sistēmā, ja? Un ar mazāko tarifu būtu jāmaksā €118 gadā par visu šī dzīvokļa apsildi. Ja? Un ja tas dzīvoklis mums būtu vissliktākajā, visdārgākajā apsildes Penčos, ja? Tad €300 gadā uztvērāt. Ja? Un atkal tā Bāriņtiesa, vienalga, kur mēs viņu noliekam, tāpat daudz naudas. Ja? Varbūt super zemākais tarifs vai super lielākais tarifs, baigie 1000. Uz ko es to, protams, velku, ka jo mums ir labāka ēka, jo mēs esam vairāk atbrīvoti no visiem likstām, kas saistās ar Covid laika kaut kādiem cenu kāpumiem. Kas mums tagad būs šoziem? Ja? Visi klusē. Mana prognoze ir, ka elektrība būs dārga, gāzes apkure būs ļoti dārga. Bet varbūt nebūs. Bet visticamāk, ka būs. Lūk, un tā tad Eiropas Savienība beidzot, tātad, kas notika? Bija noticis vienkārši visi inženieri lūdzās pie Eiropas Savienības durvīm, teica, jūs esat noteikuši ēku energoefektivitātes likumu, ar ko jūs dzenat mazākus patēriņus. Un rezultātā nozara pielāgojās, un ko nozara sāk veidot? Slimās ēkas. Ja, tāda standarta Latvijas siltināšana, renovācija izveido slimo ēku. Šajā ēkā iedzīvotājiem ir sliktāki apstākļi, kā bija pirms tam. Bet tā nozarei neko citu nevar darīt. Viņi pielāgojās apstākļiem, kādi ir. Tad beidzot tas ir mainījies un ir tagad uzstādījums par iekštelpu gaisa kvalitāti. Tas iet iekšā likumos, diemžēl nebūs centrāls likums visām valstīm, katra valsts viņu interpretēs pa savam, bet šīs te prasības tā tad parādīsies un būs jāsasien nozarei zemais patēriņš ar labu gaisa kvalitāti. Ja. Te visu sīki nestāstīšu, bet tā tad ir gaisam dažādi piesārņotāji. Lielākā daļa no šiem piesārņojumiem izraisa vēzi, asinsvadu slimības, visādi šausmu lietas notiek. Ir arī aprēķināts, tas ir apmēram 10% no mūsu dzīves. Ja mēs dzīvojam slimā ēkā, mēs slimojam, kādus 5, 6, 7 gadus ātrāk nomirstam. Un pateicoties Bergam, mēs visi zinām Aranet un CO2,
Bet nelaime tāda, ka CO2 gandrīz vienīgais piesārņotājs, kuram nav tāda smaga ietekme uz veselību. Ja? Un to mēs redzam tajos izglītības ministrijas sensoros, ka tie skolnieki dzīvo tajos bezgaisā un kārto eksāmenus sekmīgi. Nekas viņiem slikts nenotiek. Bet tā ir ilgtermiņa ietekme. Ja? Ko es te varu izcelt? Gaistošos savienojumus. Gaistošie savienojumi ir to, ko mēs ar degunu jūtam. Ja? Iesmaržojam jauna, tikko izremontēta telpa, smaržo jauna mašīna, smaržo pēc jaunas mašīnas. Ja? Tie gaistošie savienojumi. Bet tie atkal ir 10 000 gabali un tos nevar nomērīt. Ja jūs gribat būt miljonārs, miljardieris, izgudrojiet gaistošo savienojumu sensoru, tā kā mūsu deguns. Jūs būsiet miljardieris. Ja? Neeksistē pasaulē tādi sensori, ja? Jo tur ir 10 000 apmēram savienojumi. To varētu nomērīt ar kādiem 3000 sensoriem. Varbūt 2000. Ja? Bet 2000 sensori jāieliek vienā korpusā. Ja? Tas tad ir vesela laboratorija. Lūk, un tad vēl atstāšu šo te par cik nākamā dienā, un nākamās cēliens mums ir par dzīvokļiem. Dāņu pieeja, ja, jo šī slimo ēku, kā mēs taisam slimās ēkas, mēs uztaisam sliktu māju un liekam cilvēkiem maksāt par siltumu, cik viņi tērē. Rezultātā viņš dara labu darbu, visu aizlīmē ciet, caurums sienā, pūš augstu gaisu iekšā, nevajag aizlīmē ciet, skaita mazāk, lieliski. Ja. Savukārt Dāņi, kur tādu bija uztaisījuši pieeju, pagooglēt pēc tam, ka cilvēks maksā mazāk, ja viņš dzīvo komfortā. Ja? Labs CO2, normāla tāda temperatūra, normāls mitrums, viņš nebojā mājas konstrukcijas, sevi nebojā, ja? Hasanam Abu Merī vieglāk, mazāk jāmaksā. Mums, diemžēl, ir otrādāk. Un tad es vēl atstāšu šos te ekonomikas ministrijas standarta projektus, 602. sērijas 316. Hruščovkas. Reizekne ir Hruščovkas. 602. laikam nav. 9 stāvens. Lūk, tad ekonomikas ministrija, šie ir labi projekti. Vismaz tas, kas attiecās uz to telpu kvalitāti. Es neesmu tāds eksperts par konstrukcijām, es nezinu, ko viņi tur ir sazīmējuši par konstrukcijām, bet tur ir gatavs projekts Hruščovkai, kā viņu uztaisīt par smartčovku. Ja? Igauņiem tāds ir. Un pa ventilāciju, tur ir pasakaini tā igauņu kopija nokopēta, un man tas ļoti patīk. Ja? Tā pieeja, tā kāda tur ir. Tā kā kopējam kādu labu lietu, ko izdarījusi ministrija. Lūk, tātad mans darbs ir strādāt ar datiem. Es, ko te visu jums stāstīju, neizgudroju no savas galvas. Es ar šo te nodarbojos jau 20 pāri gadus. Pētu gan patēriņa datus, gan kvalitātes datus, arī ražošanā. Ja. Cik enerģiju iztērē, ko mēs iegūstam. Sekojiet enerģijas plūsmām. Ja? Viss, kas notiek pasaulē, notiek kopā ar enerģiju. Ja? Trūkst enerģija, iekāpjam tankā, paņemam enerģiju. Latvija netērē tik daudz un nav arī tanku. Ja? Tā kā to, ko mēs katrs varam izdarīt, tērēt pēc iespējas mazāk enerģiju, saglabājot savu komfortu. Un tādā veidā mēs tad varam būt tā stiprā valsts. Ja?